Es esmu 3 bērnu mamma, man Artūram ir 25, Madei ir 14 un jaunākajai ir 6. Tā kā es nevaru noslēgt arī to, ka es uzsveru šo savu panākumu, ka esmu 3 bērnu mamma un ka es esmu arī varējusi noticēt un pakļauties šim dabas brīnumam, arī laist pasaulē bērniņu, man jau bija 42 gadi. Ja? Es jūtu, ka esmu atradusi sev ideālāko uzturbagātinātāju, unikālais produkts, svaigais spirulīns, jā, ēga. Es paļaujos uz to, ka tas, vismaz tajā bioloģiskā un priekš manas bioloģijas un fizioloģijas un organismām kā uzturbagātinātājs ir vajadzīgākais, kas man ir, jo es esmu meklējusi un vēl pievilkus klāt tātad šo niansi, kā uzsveru, kā sportistiem, aktīvi sportojošiem, amatieriem vai tādiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids, vai kuriem ir ikdienas dzīvesveids, rutīnas, parastais, ir jāpievērš uzmanību, kā ar pārtiku ikdienā parasto, ko mēs nopērkam veikalā, vairs savu organismu labā formā nevar uzturēt. Mana bērnība pagāja Rīgā. Es esmu pati no Saldus un viena daļa no Gandavas. Gribu uzsvērt šīs pilsētas, jo iespējams, ja arī būs daudz skatītāji šim unikālajam sižetam, tad sveiciens visiem Saldu un sveiciens visiem Gandavā. Jā, mana bērnība jau no 3 gadu vecuma tomēr aizsākās Rīgā. Un, ja man vecāki bija izšķīrušies un mamma pārbrauca uz Rīgu ar manu jauno patēvu. Un viņiem bija ambīcijas uz to laiku diezgan lielas, lai es kļūstu par izcilu profesionālu dairslidotāju. Jo uz to brīdi jau visā daislidošanas visā jomā bija ļoti spēcīgi slidotāji, gan vācieši, gan krievi, gan amerikāņi un viss. Un maniem vecākiem, nevis manam patēvam, specifiskāk bija liela ambīcija un arī kaut kāda vēlme varbūt arī piepildīt savus kaut kādas pašapliecināšanās, savus momentus dzīvē, lai es kļūstu par kādu, kas ir profesionāli un varbūt startē Eiropā, pasaulē un kur vēl tur viss ir. Ja? Bet šeit uzreiz gribu pateikt, ka tik tālu es netiku, ne ar Eiropu, ne ar pasauli ar dairslidošanu, jo manā gadījumā 14 gados Latvijā ienāca sieviešu hokejs. Šobrīd jau nevienam vairs noslēpums, ka jebkurā ledus hallē, kas ir Latvijā kaut kur, ir vismaz viena sieviešu hokeja komanda. Ja? Un te atkal atsauc uz to, ka tā ir kategorija, vai ka tā ir kategorija, kuriem ļoti jādomā par savu uzturu un par uzturbagātinātājiem un par režīmu, disciplīnu un par sakot, lai nav spēku izsīkums, lai vienmēr ir rezerves uzkrājās, lai ir enerģija, lai muskuļiem ir skābeklis un saitēm ir un cīslām un kauliem un visam ir vajadzīgās minerālu vielas un viss pārējais. Es varētu teikt, ka es kā dairslidotāja, tad, kad man bija tie 7, 8, 9, 10, 11, 12, neatceros, ka man būtu kāds īpaši barojis ar kaut ko, lai es būtu, lai man būtu vienmēr rezerves un tā. Bija parastais ēdiens mājās, ja kas bija. Un es vienmēr cīņā turēšu to, ka mana mamma centās dabūt arī specifisku svaigu pienu, svaigu viespienu, un kuru vien varēja tajā laikā dabūt, tie bija 80. gadi. Sākās manas sportistas gaitas profesionālās, jo mani treniņi bija 2 reizes dienā, pa 3 stundām uz ledus vienā brīdī. Meitenēm sieviešu hokejā ir laicīgi sev jau jātaisa pierakstus par sajūtām, par ko es šodien ēdu to, kā tas man rezonēja, kādas sajūtas man tas radīja. Un tas nav vienkārši iet profesionālā sportā un tagad viss tik skriešu sportoši. Vienu brīdi arī, protams, bērnība, pusauģu vecums, es to varēju darīt nēdusi, negulējusi, neko. Tādos platumgrādos, ne arī tāda daba mums ir, kas mums dod sauli, kas mums dod jūru, ka mums ir jūras veltes, ka ar to varam arī, ar to mums pietiek. Skarbi apstākļi, ledus halle, augstums, mākslīgs viss, jā, teiksim tā. Tas vēl, es gribēju tagad pieckāršoju to enerģijas zudumu. Manā ģimenē spirulīns ir 3. nedēļu.
Jā, manā gadījumā es jau par spirulīnu, par āļģi jau zināju. Un, kad es atvēršu mājās šo pudelīti, man bija tūlīt momentā jāuzvar gripas simptomi. Un labākais ir tas, ka, protams, tas ir ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs, kā ja es šeit rādīju. Es vienkārši atveru šo pudelīti un pēc tam man ir jānoslauk ūsas un man jānoslauk ir specifiski tas spirulīna zaļais. Tajās dienās, kad mēs slikti jutāmies, mēs staigājam ar ūsām apkārt pa māju. Mēs vienkārši piegājām virtuvē, paļā, un pēc tam nenočekojam un ka mums to pudelīti liekot pie mutes, protams, ja nekad automātiski šeit izveidoja smaidiņš. Un es priecājos redzot, ka diennakts laikā, divu dienu laikā mums neattīstījās no gripas simptomiem nekas vairāk. Un manā gadījumā īpaši ar manu sportistes profesionālā sporta izdegšanām, slidošanām uz pēdējām rezervēm, iešanu uz treniņiem, nepēdušai un pārslodzes. Jā. Tomēr mūsu dabā ir tāds unikāls augs kā pienene, un mēs ļoti maz vēl izmantojam pienenes vērtīgumu. Es pati atklāju priekš sevis. Esmu kādas gan ogas, piemēram, irbenes, ja, kurām ir ļoti augsts vērtīgums. Un tā notiek tā vērošana un saprašana, ko mēs varam atrast dabā un izaudzēt savā mazdārziņā vai aiziet uz tirgu pie mairžotāju un labi turēt labā formā savas organismu rezerves. Un tomēr mums patīk arī kaut ko pagatavot garšīgi, uzservēt. Un viens no atcēles biespienu, jo vēl joprojām vērtīgais dārzenis vai kā cits saka, auglis, ja, ķirbis. Lietosim vairāk uzturēt ķirbi, daudz ko no ķirbja, un es domāju, mēs daudz kompensēsim sev organismam. Viss ir arī gatavošanā, viss ir arī vēlmē pagatavot, viss ir arī vēlmē nepakļauties industriālajam, ka veikalā visu ātri labi var nopirkt viegli un ātrās uzskaitīta vienkārši ēdiena un pameklēsim tomēr kaut ko, kas ir Latvijā ražots, Latvijas top uzņēmums, top produkts, viss šobrīd nebēdos šo teikt, jo kļūt par māmiņu 42 gados, dzemdēt bērniņu, kādam tas ir vieglāk, kādai tas ir grūtāk. Man patīk, ka grūtniecība mani atkal tā sakot uzlādēja enerģiju, jo man auga ļoti labi mati, ļoti labi es enerģiski jūtos, ļoti laba ādas krāsa, ļoti labi tvirtums, slaidums. Tāds viss pie manas miesas un ķermeņa varēja redzēt, ka viss atjaunojās 100 000 kārtu vienkārši. Es nebaidos šis skaitlis 100 000 kārtu vienkārši atjaunojas, pat 42 gados. Es domāju, ja man nebūtu šī grūtniecība bijusi 42, es nebūtu vēlreiz izbaudījis, kā tas ir, ka viss tā atjaunojas tā, kā tev būtu 25 vai 30. Man žēl nav fotogrāfijas līdzi, ja? Tad ir zīdīšana, tad ir negulētas naktis, tad ir iešana laukā ratiņiem, staigāšana līdz spēku izsīkumam, līdz bezspēkam, līdz halucinācijām, līdz tādam, ja? Un tad atkal saproti, viss ir izsnāts, rezerves beigšās. Tajā periodā es nolēmu, ka es atsakos turpināt, es izlēmu, ka es vairs nebūšu sportā. Viss, es izlēmu, sportā es vairs neiešu, viss. Nekāda leduskalna, nekāda slidošana, nekas augstums un šie apstākļi, tie izsmēļ no manis ļoti daudz rezervu, enerģiju un visus resursus. Tā tas ir, jā. Jo man tas fons un tas backgrounds, jā, tas fons, tā platforma ir tāda, ka es esmu 20 gadus sportiste šajos sporta veidos, dēslidošana un hokejs, un vēl 20 gadus treneri. Tātad 40 gadu karjerā jau sportiste un treneri, jā. Un man pieteicās tātad 3. bērniņš, un īsi pirms man pieteicās, es izlēmu, pietiek, Zane, tiešām pietiek. Es izvērtēju visus par un pret, un cik es varu, un cik man miegs, un cik man izturība, un cik man sirdsdarbība, un cik man vēl kas viss, jā. Es man pieteicu. Bet tad notika šīs brīnumainais pēkšņais atkal wow, jā, grūtniecības laikā, kas parādīja, ka
kaut kādos apstākļos un pie kaut kādiem organisma procesiem, norisēm vēl joprojām organisms spēja iedot vislabākās savus uzkrājumus un tā. Un tie uzkrājumi ir mums vienmēr rezervē tad, ja mums piesakās bērniņš. Kaut kā daba ir tik unikāli, nav tāds vārds, kā pateikt, tik fantastiski unikāli. Mums ir Dievs, mums ir devis šo mātēm to brīdi, kad iestājās grūtniecība, tik unikāli, ja? Un šajos apstākļos, kad mēs varam dabūt pārtikus, nerunāju par kara apstākļiem un tā, ne, protams. Un pat esmu lasījusi, ka koncentrācijas nometnēs un visās, pat tad notiek brīnumainā veidā spēja iznēsāt bērniņu un kaut kā atkal viss šūnas, viss ar gājuši kādi gadi, un es esmu, jāsaka, atguvusies no šoka un atguvusies emocionāli, mazliet fiziski, un es uzsveru šo mazliet, jo tieši tāpēc arī ārkārtīgi lielā sajūsmā esmu par to, ka esmu satikusies ar Spirulīnu Nordu, jo noticis ir atkal kapitālākais atkritiens, un atkritiens tajā, ka ir spēku izsīkums, ir pat ne no kā ir pārsloga, pat ne no kā ir kaut kāds vienmēr uz nerviem, ja? Pat ne no kā ir svārstīgs, mainīgs noskaņojums, pat ne no kā. Es šobrīd gribu uzsvērt pat ne no kā, jo, ja mēs runājam pirmīt par bērnību, par pusauģu, par jaunību, tas bija skaidrs. 24/7 skrien, sportos skrien, lūpeši ar šo es gribu uzrunāt visus meitenes, kurš man klausās, pievērsiet uzmanību, vai jums ir vismaz viens ļoti labs uzturpātājs, ja? Es nerunāju par sintētiskajiem un par tādiem, ko mums dažreiz iemāna reklāmas un iemāna aptiekas vai vēl kaut ko tādu, ja? Bet par pārbaudītu un zinātniski pierādītu, viņi jau viss saka zinātniski pierādīts, ja? Bet te ir izsekojamība. Es par Latvijas Spirulīnu, tad šeit ir kapitālā izsekojamība, spēja redzēt visu, kā tas sāļums izaug laboratorijā, kā novāc, ja? Kā pēc tam ražo, kā tā ir. Uzturbagātājs bieži vien veikalos aptiekā, ka mums piedāvā, kāda tur izsekojamība. Aptiekā farmaceits iesaka, aiziet! Vai tas ir magnīs, vai tas ir kaļķis, vai tas ir D vitamīns, vai tas ir, atliek uzticēties, ja? Un tad, kādam ir tā nojausma, intuīcija, vai tā gudrība un tā inteliģence, intelekts, ja? Tomēr iedzināties, ja? Un jautāt, pierādiet man, ka tas patiešām ir tik labs, ja? Tad ar Spirulīnu Nordu gribētu pat teikt, es nemeklēju pierādīšanas, tur vajadzību, ja? Mani meklējumi attaisnojās ar to, ka viņš man stāv man acu priekšā, ja? Un es ticu, man ir, es izvirzu mazliet prasību Spirulīnu Nordai, vēl lūdzu, tomēr palīdziet man atgūt enerģiju, tādu kārtīgu, jo tas, kas šobrīd notiek, tā ir vienkārši, tas ir emocijas, ārkārtīgi priecīga, laimīga, aizkustināta, sajūsmināta, tādā mazliet ekstāzē, tādā eiforiskā sajūta par šo tikšanos. Un arī, lai emocionāli iznestu kādu tikšanos un pasākumu, es zinu, ka tas no manis arī fiziski paņem ļoti daudz resursus. Es, diemžēl vai par laimi, esmu tā būtne, ja, kura var neskriet, var nelekt, var neko fiziski nedarīt, bet varbūt ļoti atraktīvi uzvesties, ja, un pēc tam viss, nav spēka vairāk. Tāpēc es izvirzu mazliet Spirulīnam, palīdzēt, izvirzu tādu noteikumu, palīdzēt man atkal būt harmoniskākai, līdzsvarā un turēt tādu balansu, nekrist baigi atpakaļ un regulēt to man pārāko tādu. Lai gan jāsaka, ja kāds ir kādam ir tā dzīvelīguma dzirksti, ja, tad to nevar, laikam, ar neko apslāpēt. Viens ir iet uz maksimālo gan ar fiziskām nodarbēm, gan ar emocionālām. Un ja jūt, ka ir viss, tad zināt, ar ko atjaunoties.
Arī tas ir interesanti. Tā, sakārtojam. Lūk, viena kāja ir. Daram. Ir gatava cita zāne. Līdzi. Ieliku kabatiņā, redzi? Man ļoti labi kabatiņa šīm. Un kā es izskatos labi, vai ne? Redzi? Līdzsvaram, vai ne? Uz abām kājām. Visā Latvijā hokeja pasaules čempionāts un kopā ar Spirulīnu Nārdu un kopā ar mani Zani. Sekojiet mums!